Ok, beidzot 1. septembris ir pienācis, kuram nu jāiet ir uz skolu un kuram ir jāiet uz zāli celt svarus. Ātri pastāstīšu par septembra programmu. Šis mēnesis nav domāts, lai celtu smagus svarus. Šajā mēnesī mēs ceļam vieglus svarus. Par piemēru, ja tu uz bicīti vari pacelt 10 kg, lūdzu necel 10, cel 5. Citādi nākamajā dienā būs tik ļoti sāpīgi un aiznākamajā vēl ļoti trakāk, ka tu visu šo gribēsi pamest. Tā kā neskaties uz citiem, ka viņus ceļ smagus svarus, cel uz pusi vieglākus nekā tu vari pacelt. Gols mērķis nav uzreiz tagad audzēt muskuļus. Pirmais mēnesis mums ķermenim ir jāpierod pie svariem, un tas būs sāpīgi. Tā kā neceļam pārāk smagus svarus. Otrais, šī mēneša programma, kur jūs redzat šīs 4 dienas, tas nozīmē, jums ir jātrenējas 4 dienas nedēļā. 4 dienas nedēļā. Jebkura diena var būt treniņa diena. Ja tu gribi, trenējies pirmdien, trenējies otrdien, varbūt paņem vienu brīvdienu, trenējies ceturtdien, trenējies piekdien, vienalga. Galvenais, lai vienā nedēļā jūs trenējaties 4 dienas. Par ēdienu. Kāda veida ēdienu ēst? Mēģinam ēst veselīgu ēdienu. Neēdam vairāk kaut kādas desas un maizes, baltmaizes. Pieturamies pie veselīga ēdiena. Es negribu, lai jūs uzreiz nometat visu tā kā ar nazi, tad tas būs ļoti grūti, un es negribu, lai jūs pirmajā mēnesī sākat skaitīt kalorijas. To mēs darīsim nākamajā mēnesī. Šajā mēnesī vienkārši pieturamies pie veselīga ēdiena. Ēdam vēl joprojām normāli dienā, cik jums iet iekšā, bet pieturamies pie veselīga ēdiena, lēnām pāriesim no latviešu ceptiem kartupeļiem un desām un visu, ko jūs tur ikdienā ēdat, uz veselīgu veidu ēdienu. Un ar nākamo mēnesi būs ļoti interesanti, jo mēs sāksim skaitīt kalorijas un sāksim audzēt muskuļus. Pirmais mēnesis ir, lai ķermenis pierod.